Lasījums no Marka evaņģēlija 4. nodaļas. Un viņš, Jēzus, uz tiem sacīja: vai svece top iededzināta, lai to liktu apakš pūra vai apakš galda, vai ne tāpēc, lai to liktu uz luktuļa? Jo nekas nav apslēpts, kas nebūtu nācis gaismā, un nekas nenotiek slepeni, kas netaptu zināms. Jo kam ausis ir dzirdēt, tas lai dzird. Un viņš uz tiem sacīja: pieraugiet, ko jūs dzirdat, ar kādu mēru jūs mērojat, mēros jums un pieliks jums vēl klāt. Jo kam ir, tam taps dots, un kam nav, no tā arī taps atņemts, kas tam ir. Un viņš sacīja: Dieva valstība ir tāpat kā kāds cilvēks sēklu meta zemē, un guļ un ceļas nakti un dienu, un sēkla uzdīkst un uzaug, tā ka viņš pats to nenomana. Jo zeme pati no sevis nes augļus, vispirms stiebru, tad vārpu, tad pilnu graudu vārpā. Un kad augļi ienākušies, tad viņš tūdaļ sirpi sūta, jo pļaujamais laiks ir klāt. Un viņš sacīja: kam mēs Dieva valstību pielīdzināsim, jeb caur kādu līdzību mēs to attēlosim? Itin kā sinepļu graudiņš, kas zemē sēts, mazākais no visām sēklām virs zemes, un kad tas ir sēts, tad tas augtin aug un top lielāks pār visiem stādiem un dabū lielus zarus, tā ka putni apakš debesis viņa pavēnī var līgzdas taisīt. Un caur daudz tādām līdzībām viņš uz tiem vārdu runāja, tā ka tie to varēja saprast, un bez līdzībām viņš uz tiem neko nerunāja, bet saviem mācekļiem viņš visu īpaši izskaidroja. Un viņš uz tiem sacīja, tanī dienā, kad vakars metās: pārcelsimies uz viņu malu. Un ļaudis atstājuši, tie viņu ņēma līdzi, tā kā viņš laivā bija, un tur vēl citas laivas bija pie viņa. Un liela vētra cēlās, un viļņi gāzās laivā, tā ka laiva jau pildījās, un viņš laivas galā uz spilvena gulēja. Un tie viņu modina un saka uz viņu: mācītāji, vai tu nebēdā, ka ejam bojā? Un uzmodies viņš apdraudēja vēju un sacīja uz jūru: klusu, mierā! Un vējš nostājās, un jūra palika klusu. Un viņš uz tiem sacīja: kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības? Un tie ļoti izbijās un sacīja savā starpā: kas tas tāds? Jo vējš un jūra viņam paklausa. Otra Samuēla grāmata, 11. un 12. nodaļa. Un kad gads bija pagājis, laikā, kad ķēniņi mēdz iziet karjā, tad Dāvids sūtīja Joabu un savus kalpus viņam līdzi un visu Izrēlu, un tie postīja Amona bērnus un apmetās pret Rabu, bet Dāvids palika Jeruzalemē. Un notikās ap vakaru laiku, kad Dāvids cēlās no savas gultas un staigāja pa ķēniņa nama jumtu, un redzēja no jumta sievu mazgājamies. Un šī sieva bija ļoti skaista no skata. Un Dāvids nosūtīja un lika vaicāt pēc tās sievas. Tad sacīja: tā ir Batseba, Elijama meita, Hetieša Ūrijas sieva. Tad Dāvids sūtīja vēstnešus un to lika atvest, un tā nāca pie viņa, un viņš pie tās gulēja, un kad viņa no savas nešķīstības bija šķīstījusies, tad viņa atkal gāja mājās. Un tā sieva tapa grūta. Tad viņa nosūtīja un deva Dāvidam ziņu, un sacīja: es esmu grūta. Tad Dāvids sūtīja pie Joaba sacīdams: sūti Hetieti Ūriju pie manis, un Joabs sūtīja Ūriju pie Dāvida. Kad nu Ūrija pie viņa atnāca, tad Dāvids vaicāja, kā iet Joabam, kā iet ļaudīm, un kā iet karjā. Un Dāvids sacīja uz Ūriju: noej savā namā un mazgā savas kājas. Un kad Ūrija no ķēniņa nama izgāja, tad aiz viņa ķēniņa dāvanas tapa nestas. Bet Ūrija apgūlās ķēniņa nama durvju priekšā ar visiem sava kunga kalpiem un negāja mājās. Un Dāvidam deva ziņu un sacīja: Ūrija nav gājis uz mājām. Tad Dāvids sacīja uz Ūriju: vai tu nenāci no ceļa? Kāpēc tu nenoeji savā namā? Un Ūrija sacīja uz Dāvidu: Dieva šķirsts un Izraels un Jūda paliek teltīs, un mans kungs Joabs un mana kunga kalpi mīt laukā. Vai tad es ietu mājās ēst un dzert un pie savas sievas gulēt?
tik tiešām, kā tu dzīvs un tava dvēsele dzīva, es to nedarīšu. Tad Dāvids sacīja uz Ūriju, paliec arī šodien šeit, tad es tevi rīt atlaidīšu. Tā Ūrija palika Jeruzalemē šo un otru dienu, un Dāvids to aicināja, ka tas viņa priekšā ēda un dzēra, un viņš to piedzirdīja, un vakarā viņš izgāja apgulties savās cisās ar sava kunga kalpiem, un viņš nenogāja mājās. Un otrā rītā Dāvids rakstīja vēstuli Joabam, un to sūtīja caur Ūriju, un vēstulē viņš tā bija rakstījis: Nostādiet Ūriju vietā, kur vissmagākā kauja, un novērsieties aiz viņa, ka viņš top kauts un mirst. Un notikās, kad Joabs to pilsētu aplenca, tad viņš nostādīja Ūriju tādā vietā, kur viņš zināja, ka tur bija stipri vīri. Kad nu pilsētas vīri izgāja un ar Joabu kāvās, tad krita kādi no ļaudīm no Dāvida kalpiem, un hetietis Ūrija arī nomira. Tad Joabs sūtīja un deva Dāvidam ziņu par visām karalietām, un viņš pavēlēja tam vēstnesim un sacīja: Kad tu būsi ķēniņam izstāstījis visas karalietas, un ķēniņam dusmas celsies, un viņš uz tevi sacīs: Kāpēc jūs tik tuvu pie pilsētas esat gājuši kauties? Vai jūs nezinājāt, ka no mūrja šaus? Kas Abimelehu, Jerubāla dēlu, ir nokāvis? Vai sieva uz viņu nemeta dzirnu akmeni no mūrja, ka tas Tebecā nomira? Kāpēc esat gājuši tik tuvu pie mūrja? Tad saki, tavs kalps hetietis Ūrija arī dzan nomiris. Un vēstnesis nogāja un nāca un stāstīja Dāvidam visu, par ko Joabs viņu bija sūtījis. Un vēstnesis sacīja uz Dāvidu: Tie vīri bija stiprāki nekā mēs un iznāca pret mums laukā, bet mēs viņiem pretim turējāmies līdz pat vārtu durvīm. Tad strēlnieki no mūrja šāva uz taviem kalpiem, ka kādi no ķēniņa kalpiem nomira, un tavs kalps hetietis Ūrija arī dzan nomiris. Tad Dāvids sacīja uz to vēstnesi: Tā saki uz Joabu, lai tev sirds neēdas šās lietas dēļ, jo zobens rī te šo, te citu. Stāvi jo stipri karjā pret pilsētu un izposti to, un tā iedrošini viņu. Kad nu Ūrijas sieva dzirdēja, ka viņas vīrs Ūrija bija miris, tad viņa sēroja par savu kungu, un kad sēru laiks bija pagājis, tad Dāvids nosūtīja un to ņēma savā namā, un tā viņam kļuva par sievu, un viņam dzemdēja dēlu. Bet šī lieta, ko Dāvids darīja, tam kungam Jahvem nepatika. Un tas kungs Jahve sūtīja Nātanu pie Dāvida, un tas gāja pie viņa un uz to sacīja: 2 vīri bija vienā pilsētā, viens bagāts un otrs nabaks. Un bagātam bija ļoti daudz avju un vēršu, bet nabagam nebija it nekā kā vienīgs jēriņš, ko viņš bija pircis un uzaudzinājis, un tas pie viņa bija uzaudzis kopā ar viņa bērniem. Tas ēda no viņa kumosa un dzēra no viņa kausa, un gulēja viņa klēpī, un bija viņam tā kā bērns. Kad nu pie bagātā vīra atnāca ceļinieks, tad tam bija žēl ņemt no savām avīm un no saviem vēršiem, ko labas attaisīt ceļniekam, kas pie viņa bija atnācis, un viņš ņēma nabaga vīra jēriņu un tos attaisīja vīram, kas pie viņa bija atnācis. Tad Dāvids dusmās ļoti iedegās pret vīru, un viņš sacīja uz Nātanu: Tik tiešām, kā tas kungs Jahve dzīvs, vīrs, kas to darījis, pelnīs nāvi, un jēru tam būs 4kārtīgi atdot, tāpēc, ka viņš tā darījis un ka nav žēlojis. Tad Nātans sacīja uz Dāvidu: Tu esi tas vīrs. Tā saka tas kungs Jahve, Izraēla dievs: Es tevi par ķēniņu esmu svaidījis Izraēlam, un tevi esmu izpestījis no Saula rokas, un tev esmu devis tava kunga namu, un tava kunga sievas tavā klēpī, un es tev esmu devis arī Izraēla un Jūdas namu, un ja tas vēl nepietiek, tad es šo un to vēl gribēju pielikt. Kāpēc tu tad tā kunga Jahves vārdu esi laidis pār galvu, darīdams, kas ļauns priekš viņa acīm? Hetieti Ūriju tu esi nokāvis ar zobenu, un viņa sievu sev ņēmis par sievu, bet viņu tu esi nokāvis ar Amona bērnu zobenu. Nu tad zobens neatstāsies no tava nama nemūžam, tāpēc, ka tu mani esi nicinājis, un hetieša Ūrijas sievu ņēmis sev par sievu. Tā saka tas kungs Jahve: Redzi, es vedīšu nelaimi pār tevi no tava paša nama, un ņemšu tavas sievas tavu acu priekšā, un tās došu tavam tuvākam,
tas pie tavām sievām gulēs pašā saulē, jo tu to esi darījis slepeni, bet es to darīšu visa Izraēla priekšā un pašā saulē. Tad Dāvids sacīja uz Nātanu: Es esmu grēkojis pret to kungu Jahvi. Un Nātans sacīja uz Dāvidu: Tad nu tas kungs Jahve arī tavus grēkus ir atņēmis, tev nebūs mirt. Tomēr tāpēc, ka tu caur šo lietu tā kunga Jahves ienaidniekiem esi devis tiešām iemeslu zaimot, tad arī dēlam, kas tev dzims, būs mirt. Un Nātans gāja savā namā, un tas kungs Jahve sita bērnu, ko Ūrijas sieva Dāvidam bija dzemdējusi, ka tas kļuva ļoti slims. Un Dāvids meklēja Dievu par to bērnu, un Dāvids gavēja un iegāja un gulēja pa nakti pie zemes. Tad visi viņa nama vecāji gāja pie viņa, un viņu gribēja uzcelt no zemes, bet viņš negribēja un neēda maizes ar tiem. Un 7. dienā bērns nomira, un Dāvida kalpi bijās viņam sacīt, ka bērns miris, jo tie sacīja: Redzi, kamēr bērns vēl bija dzīvs, tad mēs ar viņu runājām, un viņš negribēja mūsu balsi klausīt. Kā tad, lai viņām sakām, ka bērns miris, lai viņš par to nepadara kā ļauna? Bet Dāvids redzēja, ka viņa kalpi klusiņām savā starpā runāja, un Dāvids manīja, ka bērns miris. Un Dāvids sacīja uz saviem kalpiem: Vai bērns miris? Un tie sacīja: Miris. Tad Dāvids cēlās no zemes un mazgājās un svaidījās un pārmīja savas drēbes un gāja tā kunga Jahves namā un pielūdza. Pēcāk viņš nāca savā namā un pavēlēja, lai viņam maizi ceļ priekšā, un ēda. Tad viņa kalpi uz viņu sacīja: Kas tas ir, ko tu dari? Kad bērns bija dzīvs, tad tu gavēji un raudāji, un kad nu bērns ir miris, tad tu celies un ēd maizi. Un viņš sacīja: Kamēr bērns vēl bija dzīvs, es gavēju un raudāju, jo es domāju, kas var zināt, vai tas kungs Jahve par mani neapžēlosies, ka bērns paliek dzīvs. Bet kad tas nu miris, kāpēc man būs gavēt? Vai es to vēl varēšu vest atpakaļ? Es gan iešu pie viņa, bet viņš pie manis atpakaļ negriezīsies. Un Dāvids iepriecināja Batsebu savu sievu un iegāja pie tās un gulēja pie tās, un tā dzemdēja dēlu, un tas nosauca viņa vārdu Salamans, un tas kungs Jahve to mīlēja. Un viņš deva pavēli caur pravieti Nātanu, un šis nosauca viņa vārdu Jedidja, tas ir Dieva mīlēts, tā kunga Jahves dēļ. Un Joabs karjoja pret Rabu, Amona bērnu pilsētu, un ieņēma ķēniņa pilsētu. Tad Joabs sūtīja vēstnešus pie Dāvida un sacīja: Es pret Rabu esmu karjojis un pilsētas lejas daļu jau ieņēmis, tad nu sapulcina atlikušos ļaudis un apmeties pret pilsētu un ieņem to, lai es neieņemu pilsētu un slava par to, lai nepaliek man. Tad Dāvids sapulcināja visus ļaudis un nogāja uz Rabu un karjoja pret to un to ieņēma. Un ņēma viņu ķēniņa kroni no viņa galvas, tam svars bija 1 talents zelta un dārgu akmeņu, un tas Dāvidam tapa likts uz galvas. Viņš arī ļoti lielu laupījumu izveda no pilsētas. Un ļaudis, kas tur bija, viņš izveda un tos lika apakš zāģiem un apakš kuļamiem dzels ruļļiem un apakš dzels cirvjiem, un tos lika ķieģeļu cepļos. Tā viņš darīja visām Amona bērnu pilsētām. Un Dāvids un visi ļaudis griezās atpakaļ uz Jeruzalemi. Daniela grāmata, 6. nodaļa. Un Dārijam patika iecelt pār valsti 120 valdnieku, lai tie būtu pār visu valsti. Un pār tiem atkal 3 virsniekus, kuru starpā Daniels bija pirmais. Tiem valdnieki bija atbildīgi, lai ķēniņam nebūtu rūpes. Bet Daniels bija pārāks par visiem virsniekiem un valdniekiem, tāpēc, ka gudrs gars bija viņā, un ķēniņš nodomāja viņu iecelt pār visu valsti. Tad virsnieki un valdnieki meklēja iemeslus pret Daniēlu valdības dēļ, bet tie nekādu iemeslu nedz vainu nevarēja atrast, jo viņš bija uzticīgs, ka nekādu noziegumu nedz vainu pie viņa neatrada. Tad vīri sacīja: Mēs neatradīsim pret Daniēlu nekādus iemeslus, ja mēs pret viņu nekā neatrodam viņa dievbijībā.
Tad virsnieki un valdnieki nāca lielā pulkā pie ķēniņa, un tā uz viņu sacīja, lai ķēniņš Dārījs dzīvo mūžīgi. Visi valsts virsnieki, priekšnieki, valdnieki, runas kungi un zemes soģi ir sarunājušies, ka ķēniņam būtu jāceļ likums un jāizlaiž stipra pavēle, ka ik viens, kas pa 30 dienām ko laba lūgs no kaut kāda dieva vai cilvēka, kā vien no tevis, kungs ķēniņ, taptu iemests lauvu bedrē. Nu tad kungs ķēniņ apstiprina šo pavēli un paraksti to, ka tā netop pārgrozīta pēc mēdiešu un persiešu neatsaucamiem likumiem. Tad ķēniņš Dārījs rakstīja tādu grāmatu un pavēli. Kad nu Daniels dzirdēja, tādu grāmatu esam rakstītu, tad viņš gāja savā namā, bet viņam bija savā augšistabā atvērti logi pret Jeruzalemi, un viņš pa dienu 3 reizes metās ceļos, lūdza, teica un pateicās savam dievam, tā kā viņš ar vien mēdza darīt. Tad tie vīri nāca lielā pulkā un atrada Danielu lūdzam un savu dievu piesaucam. Un tie piegāja un runāja ķēniņa priekšā par ķēniņa pavēli. Vai tu, ak ķēniņ, neesi likumu rakstījis, ka ik viens, kas pa 30 dienām no kaut kāda dieva vai cilvēka, ko laba lūgs, kā vien no tevis ķēniņ, taptu iemests lauvu bedrē? Ķēniņš atbildēja un sacīja, tas ir tiesa pēc mēdiešu un persiešu neatsaucamiem likumiem. Tad tie atbildēja un sacīja ķēniņa priekšā, Daniēls, viens no atvestiem jūdiem, ķēniņ, nav licis vērā ne tevi, ne tavu pavēli, ko tu esi rakstījis, jo viņš lūdz 3 reizes dienā savu lūgšanu. Šo valodu dzirdējis ķēniņš ļoti noskuma un nodarbojās no visas sirds, ka viņš Daniēlu izpestītu. Tiekams saule nogāja, viņš to meklēja izglābt, bet vīri nāca lielā pulkā ķēniņa priekšā un sacīja uz ķēniņu, tu zini, kungs ķēniņ, ka mēdiešu un persiešu likumi ir tādi, ka nevienu pavēli, ne likumu, ko ķēniņš ir iecēlis, nevar pārgrozīt. Tad ķēniņš pavēlēja Daniēlu atvest un iemest lauvu bedrē, un ķēniņš iesāka un sacīja uz Daniēlu, tavs dievs, ko tu bez mitēšanās godā, tas lai tevi izpestī. Un akmens tapa atnests un likts uz bedres cauruma. To ķēniņš aizzīmogoja ar savu gradzenu un ar savu lielkungu gradzenu, ka spriedums par Daniēlu netaptu pārgrozīts. Tad ķēniņš nogāja uz savu pili un palika cauru nakti neēdis un nelika sev celt priekšā barību un nevarēja arī gulēt. No rīta, agri, ar mazu gaismiņu, ķēniņš cēlās un gāja steigšus pie lauvu bedres. Un pie bedres nācis, viņš Daniēlu sauca ar noskumušu balsi. Ķēniņš sauca un sacīja uz Daniēlu, Daniēl, tu dzīvā dieva kalps, vai tavs dievs, ko tu bez mitēšanās godā, tevi varējis izpestīt no lauvām? Tad Daniēls sacīja uz ķēniņu, lai ķēniņš dzīvo mūžīgi. Mans dievs savu eņģeli sūtījis, tas lauvām aizturējis rīkli, ka tie mani nav ievainojuši, tāpēc, ka viņa priekšā esmu atrasts nenoziedzīgs, un arī pret tevi, kungs ķēniņ, es nekā ļauna neesmu darījis. Tad ķēniņš kļuva priecīgs un pavēlēja Daniēlu no bedres izvilkt, un kad Daniēls no bedres tapa izvilkts, tad nekādas vainas pie viņa neatrada, tāpēc, ka viņš savam dievam bija uzticējies. Un ķēniņš pavēlēja vīrus atvest, kas Daniēlu bija apsūdzējuši, un tos meta lauvu bedrē līdz ar viņu bērniem un sievām, un tie vēl nenonāca bedres apakšā, tad jau lauvas tos sagrāba un satrieca visus viņu kaulus. Tad ķēniņš Dārījs rakstīja visiem ļaudīm, visām tautām un mēlēm, kas visapkārt virs zemes, miers, lai jums vairojas. No manis nāk pavēle, ka visos manas valsts apgabalos būs bīties un drebēt Daniēla dieva priekšā, jo viņš ir dzīvais dievs un pastāvīgs mūžīgi, un viņa valstība nav nīcīga, un viņa valdībai nav gala. Viņš atpestī un izglābja un dara brīnumus un zīmes debesīs un virs zemes. Viņš Daniēlu izpestījis no lauvu varas. Un Daniēls kļuva varens Dārija valstī un arī Kīra, persiešu ķēniņa valstī.